Ir saprotama pircēju vēlme pirms kosmētikas iegādes to izmēģināt, aplūkot tuvāk, pasmaržot, pataustīt. Bet kā ar tik diskrētu lietu kā lūpu krāsa vai, piemēram, tonālais krēms? Bieži vien veikalos ir pieejami testeri jeb paraudziņi, bet ko darīt, ja tādu nav? Dodamies nevis uz specializētiem kosmētikas veikaliem, bet līdzīgi kā mūsu skatītāji, uz vietām, kur kosmētika nav vienīgā prece. Atrodos veikalā un esam pie kosmētikas plaukta. Paskatīsimies, kuras lūpu krāsas un citi kosmētikas līdzekļi ir aiztaisīti, bet kuri nav un kurus tad mēs varam izmēģināt. Šeit arī ir uzrakstīts, ka tas ir testeris, līdz ar to mēs zinām, ka mēs droši varam viņu izmēģināt. Izmēģināsim uz rokas, kā mums mācīja. Šis, kā redzam, ir ciet, viņu mēs nemaz nevaram izmēģināt. Paskatīsimies, kas mums ir no citas kosmētikas. Šeit arī ir testerīši. Šeit gan nav rakstīts, ka tie ir testeri, bet var noprast pēc tā, ka tie ir mazie iepakojumi. Ja mēs skatāmies par jaunām lūpkrāsām un lūpspīdumiem, tad pirms pirmās atvēršanas reizes tiem ir jābūt aizlīmētiem vai kā citādi atzīmētam, lai pircējs būtu pārliecināts, ka viņš iegādājas jaunu un neskartu preci. Pirmkārt, tas ir higienas apsvērumu dēļ. Everita paskaidro, ka kosmētikas līdzekļiem, kuriem svarīga ir konsistence un arī jāpiemēro tonis, visbiežāk būs pieejami testeri, lai pircējs var izvēlēties sev atbilstošāko. Aizlīmētie produkti nav paredzēti taisīšanai vajā, jo tā produkts var tikt bojāts. Teiksim, šim te lūpu spīdumam mēs redzam, ka ir rakstīts virsū testeris, tātad šo mēs droši attaisam un varam skatīties, kāda ir konsistence, tonis, un tad attiecīgi, ja tas mums patīk un vēlamies iegādāties, tad meklējam produktu, kurš nav atzīmēts kā testeris. Šeit ir arī neskartības uzlīmeks, nozīmē, ka produkts nav taisīts vaļā, un tad to var droši iegādāties. Ja testeris nav pieejams, tad to griežamies pie veikala personāla un palūdzam, ja ir, tad būs, un tad attiecīgi noskaidrojam šo pieejamību testeriem. Bet izrādās, ka testeru nodrošināšana veikalos nav obligāta prasība tirgotājiem, un ja jūsu interesējošam produktam nav parauga, tad nāksies vien iztikt un cerēt, ka tas izrādīsies piemērots. Vienā no populārākajiem kosmētikas līdzekļu veikaliem sarunāt filmēšanu mums neizdevās, bet lūk viņu atbilde. Produktu testeru nodrošināšana veikalos nav obligāta prasība tirgotājiem. Tā ir papildu iniciatīva, kas klientam atvieglo lēmumu pieņemšanu par pirkumu. Cenšamies nodrošināt testerus lielākajai daļai to produktu, kuriem pirms iegādes ir svarīgi aplūkot toni vai tekstūru. Klientus aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu vai izmantot mobilās lietotnes produktu svītru kodu skenēšanas funkciju, lai iepazītos ar produktu atsauksmēm, kuras snieguši citi klienti. Iespējams, arī citu klientu pieredze produktu lietošanā var palīdzēt pieņemt lēmumu. Tātad varam secināt, ka testeris interesējošai precei var būt un var arī nebūt. Taču produkts, kurš nav paredzēts izmēģināšanai, visbiežāk būs aizlīmēts ar speciāliem aizsardzības elementiem vai drošības uzlīmēm, lai garantētu pircējiem to, ka nav ticis atvērts. Farmaceiti skaidro, ka kosmētiku vispār nevajadzētu izmantot tiešā veidā uz sejas, īpaši jau lūpu krāsas, jo tā var iedzīvoties infekcijās. Ko mēs saprotam ar izmēģināt? Ja? Ja mēs runājam par lūpu krāsām, tad, protams, ka nebūtu labi publiski pieejamās lūpu krāsu paraugus smērēt tieši uz savām lūpām. Ja? Bet tie ir lieliski paraugi, lai, piemēram, uzsmerētu tos uz rokas, bet noteikti to nevajadzētu likt uz lūpām. Kāpēc? Tāpēc, kad ja tā lūpu krāsa, piemēram, stāv publiski pieejamā vietā, viņu viens cilvēks pasmērē sev uz lūpām, otrs, ja? Tur ir gan mikroflora, gan arī, piemēram, vīrusu, herpes infekcija, ja? Ko mēs tādā veidā arī varam viens otram nodot. Šajā aptiekā var izmēģināt gan lūpu krāsas, gan citus kosmētikas līdzekļus. Farmaceiti gan atzīst, ka tos labāk neklāt tieši uz sejas, bet gan to, piemēram, pārbaudīt to klājot uz rokas. Tomēr vizāžiste Santa atzīst, kādas tonis uz rokas ļoti atšķiras no toņa, kas mums ir uz lūpām. Tāpēc tas nebūs īstais veids, kā jauno pirkumu testēt. Santa iesaka izmantot mūsdienu iespējas, sociālos tīklus, ražotāju un veikalu mājaslapas, kur gan toņus var rūpīgi apskatīt, gan izlasīt atsauksmes.
Mīļās dāmas, tikai mēģinot un arī dažreiz kļūdoties ar toni, varēsiet saprast, kas ir tieši jūsējais. Uz rokas testējot lūpu krāsu, tu vari aptuveni saprast, cik viņa būs spilgta, kā arī pats galvenais, cik sedzoša viņa būs. Amanda Bīrsgala, Igors Stēts, 4. studija.